pilna ķermeņa MR izmeklējums, jeb skrīninga izmeklējums idejiski bija izveidots tāpēc, lai onkoloģiskiem pacientiem netiktu veikti vairāki izmeklējumi. Būtu viens izmeklējums, kurā būtu pilnvērtīga informācija par limfātisko sistēmu, jeb limfmezgliem, kur visbiežāk arī nokļūst metastāzes, un par kauliem, kur arī ir ļoti bieži metastāžu vieta. Ko tad šajā izmeklējumā, kas ir ietverts? Tiek izmeklēts galvas smadzenes, mugurkauls visā garumā, krūškurvis, vēdera dobums, iegurnis un lielās locītavas. Krūškurvī, vēdera dobumā un iegurnī mēs varam izslēgt limfmezglus, patoloģiskus, respektīvi palielinātus vai aizdomīgus, un varam izvērtēt, vai nav izmaiņas aknās, žūtspūslī. Varam ļoti labi redzēt akmeņus, vai nav izmaiņas žūtsvados, vai nav kāds akmens žūtsvadā, vai viņi nav paplašināti. Izmaiņas aizkuņdziedzerī, virsnierēs, nierēs, lielajos asinsvados un iegurņu orgānos. Piemēram, sievietē tas būtu dzemde un olnīcas, vīrietim attiecīgi urīnpūslis, prostata. Bet ir jāatcerās, ka šie izmeklējumi nav tieši tas pats, kas konkrēts izmeklējums, piemēram, aknām, kur ir veidojums, kur mēs veicam vairākas sērijas, vairākas sekvences, ievedam kontrastvielu ar konkrētu uzdevumu atbildēt uz jautājumu, kas tas ir par veidojumu aknās. Šajā gadījumā cilvēkiem visbiežāk nav šāds veidojums diagnosticēts. Izmeklējums ir nekaitīgs, netiek izmantots rentgena starojums, ja, nekāds ļaunums organismam netiek izdarīts, veicot šo izmeklējumu. Ir pētījumi, kuros šis izmeklējums tiek veikts veseliem pacientiem, kuriem nav nekādu sūdzību, nav simptomu, nav zināmas nekādas saslimšanas, ar mērķi izslēgt nopietnu slimību. Tāpēc tas arī saucās kā skrīninga izmeklējums. Un īpaši tas būtu pacientiem, kuru ģimenē ir onkoloģiska saslimšana bijusi, vecākiem, vecvecākiem, īpaši ar pārmantoto vēzi. Visa ķermeņa skrīnings apmēram ilgst 40 minūtes. Pēc izmeklējuma iespējams ārsts var ieteikt konkrētu izmeklējumu vēl padziļinātāku, piemēram, aknām vai, piemēram, prostatai, ja ir šajā izmeklējumā kaut kas aizdomīgs ieraudzīts. Jo jāsaprot, ka 40 minūtēs visu ķermeni tik skrupulozi izmeklēt, kā vienā izmeklējumā, kas ir domāts iegurnim vai smadzenēm, mēs nevaram.